stājās mums 22. numurs Ansāns pret Puriņu. Pret Puriņu. Nē. Pret Bufals Vētra pret Ansānu attiecīgi. 2 līderi. 2 līderi, jā. Nu, šodien noteikti RSU, es uzskatu, ir grūts uzdevums, bet cerēsim par labu spēli. Ko? Pirmais iemetiens RSU ir uzvarējuši. Tagad jau ieiet zonā. Jā, tur ir gan cīņa jau tagad pie borta. Labi, tur cīnās 73. numurs Inzers. Šķēls, rezultīvākais komandas spēlētājs. Skatāmies arī Noja, arī tā viena no nesiptākajām ar to lāpstiņā caurumu. Zirnīts, kodēļ tālāk iespēles. Inzeram labi iespēja. Mētiens, Eisaks. Nu, ko pirmais bīstamais moments un no RSU puses. Eisaks rāda meistarklases doto brīdi. Abas komandas maina virknējumus. Rugājs iemetienā pret. Jā. Uzvar Rugājs iemetienā. Jā, tur bija Skulme. Teiksnis centās uzmest, bet nesanāca. Tagad jau ātri dodās uz priekšu Skulme. Skulme do zonā. Aiz vārtiem. Skatīsies, kam padot piespēlu pagaram, bet ļoti labi. Viņš cīnās ļoti cītīgi. Jā, Bodnieks ļoti labi tur presē neļauj nekādas iespējas. Labi izspēle Zāru uz Nuķi, Nuķi uzmeties pa vārtiem, tur centās vārtu priekšā pielabot Komuls, bet, Rīpa nav vārtos. Bīstam moments uz Liepiņa vārtiem novērt. Jā, Skulme tagad cīņā pret Rugāju. Nedaudz viņu tur piespiež, gan Sārs tagad Ripu. Meties pa vārtiem. Bīstam. Gaida dziļāk Jākapsons. Tagad jau atkal Skulme ar Ripu. Tur atkal cīņā pret... Cīnās atkal kopā ar viņu. Un tagad izsās, ka Rips kontroli iegūs RSU. Cenšās dabūt Ripu ārā no zonas, bet neizdodas. Nuķis tomēr notur zonā Ripu. Un tagad jau RSU pretuzbrukums skrien uz priekšu, paspēlē uz priekšu, tur būs pārmetiens. Jā, tieši tā nebija šķērsojis vēl sarkano centru sarkano līniju un pārmetiens nevar mainīt sastāvu, bet tikmēr Radeks Ķengraks komanda jau veic atkal virknējumu nomaiņu. Un arī, protams, vēlējos ieminēties droši tie, kas ir pieslēgušies mums šobrīd tiešajā ēterā. Droši rakstiet live chatiņā. Es skatos, mums te ir jau cik mums te ir 21 cilvēks ir pieslēdzies. Spiežam laikus, visu pārējos, kuros jau pirmais zevis ir Bodnieks labākais. Nu, redzēsim, vai viņš pierādīs tev šodien arī to, ka tiešām labākais un gūs arī kādu varbūt vārtu gūmu. Zonā arī, kuru Liepiņš aizsūtīja uz kreiso pusi. Nu, tagad jau steidz pakaļ Ripai Brākmanis. Brākmanis raida Ripu vienkārši ārā, tur jau arī varētu būt pār, bet nē, tomēr būs pie Ripas pirmais. Ansāns pirms. RSU līderis. Domās jaunu veidu, kā ieiet Ķengara laukumā. Nu, varbūt tu izvēlēsies solo reidu, pagaram tā arī izstāsts. Labi tiek pāri vidus zonai. Ļoti skaisti. Labi pietur Ripu, uzmeties pa vārtiem, tur laikam vairāk tā kā piespēle uz pielabošanu. Un pret uzbrukumā iet 3 Ķengariem spēlētājs. Šķēls, jā, opcijas ir Šķēls, laba piespēle, metiens. Un loķēts. Kaķis ar Ripu, 0-100 spēle, vai būs vārtu gūmu spēle? Pagaidām vēl nē. Puriņš ieskrien zonā. Labs metiens! Vārti! Ļoti precīzi metiens. Ļoti precīzi metiens. Ritvars Puriņš atklāja spēles rezultātu un mājnieki izvirzās vadībā 1-0. Nu, nepavisam neizskatās pagaidām, ka Radeks Ķengraks komanda būtu augstāk tabulā. Šeit būs ļoti sīva cīņa. Nu, pārliecināts par to. Vienīgais interesantais fakts, ka šodien RSU tomēr ir šis saīsinātais sastāvs un vai viņiem pietiks spēku visiem 3 periodiem. Rugājs zaudēja iemetienu. Šķēls izspēlē uz vidu. Jā, Liepiņš ieraida dziļāk uz Ripu zonā. Tagad jau Baumanis gar bortu ārā, bet noslēdz Šķēls zonu. Tagad jau atkal RSU ar kontroli. Cenšās tikt ārā. Inzers ar Ripu pārspēr pa tālu sev uz priekšu. Un tagad jau Liepiņš atkal ar Ripas kontroli.
Jā, nevarēja ņemt tur ripu inzers. Apzinājās to, lai nebūtu zonas pārkāpums, Buffals. Ļoti zinu labi, ka esmu spēlējis pret Radeks Stengraka komandu un arī šādā solo reidā viņš vienreiz. Un ļoti tuvu Kārlis Liepiņš. Nu, tur daudz netrūka, lai būtu vārds gūms. Tur bija ļoti jaudīgs sviediens pa vārtēm. Jā, labs šķēlēs bija no Buffalo Vētras. Atceros spēlē pret attiecīgi manu komandai 7 pret pilsētas leģendām. Viņš ļoti skaisti solo reidu uztaisīja un ļoti skaisti raidīja ripu vārtos. Tā kā, nu, varbūt gaidām vēl viens kaut kāds meistars ticis šodien no Buffalo Vētras kunga. Tikmēr. Sārs ar ripu. Sārs joprojām kontrolē ripu. Tagad aiz vārtiem meklēja varbūt piespēles opcijas. Nē, mierīgi pietur. Izspēlē aizvārtē, kur jau... Ansāns raida ārā un būs pārmetiens. Es tā uzskatu, jā, pacelt ir tiesnešu roka un atkal nevar mainīt sastāvu. Nu, pagaidām noteikti es teiktu tā, ka Radeks Stengraks ir noteikti vairāk iespējuši RSU pārsvarā zonā, bet rezultāts, kā mēs redzam, ir par labu mājiniekiem, par RSU. Un cik tur tad vajag? Viens labs pretuzbrukums, laba aizsardzība un... Nu, to viņi jau pierādīja. Jā, tieši tā. Pēc ļoti spēcīga Ritvara Puriņa raidījuma vārtos. Puriņš padēja tālāk iespēlu. Labi, Deksnis. Deksnis pietur ripu krīt gan, tur noteikti pārkāpumu nav. Sārs tagad uzņem ātrumu. Tur 3 RSU aizsargi ielankumā jau. Sārs turpina. Meklē iespēju. Un meties vārtiem, tu neredzēji īsti metienu Liepiņš. Cīņa pie borta un ķengarīgas spēlētājs padēja bišķiņ par tālu. Un tagad jau vāža Rudolfs ar ripu. Izspēlē ārā uz Puriņu, jau vienīgo ar autoru šodien. Laba piespēle atkal uz Zirnītis. Zirnītis tālāk, ja nemaldos, kurš tas bija, neredzu. Bet metiens no Heinsberga. Bet Eisaks ripu tēr. Eisaks ļoti labi noķēra ripu. Redzēja pilnīgi visu brīdi, viss bija pilnīgi atklāts. Nu jā, kā jau mēs zinām, mēs paši kopā ar Mārtiņu Eisaku kungu spēlējam iTrade komandā E9 divīzijā. Un mēs ļoti labi zinām, ka Eisaks ir top klases vārdsargs, teiksim tā. Par to šaubu nav. Un raida pāri visām zonām. Jā, būs pārmetiens. Nebūs pārmetiens. Nav tomēr. Tāpēc, kad vārdsargs izgāja ārā no savas vārdsarga laukuma, jā. Piespēlē Šmitkens, bet tur jau tagad ir pārā no zonas. Atkal jāsāk jauns uzbrukums. Bodnieks atkal. Jā, iznāk ārā no zonas Šmitkens. Labi apspēlē. Bodnieks meklē brīvos spēlētājus. Un labi nospēlē Denis Romanovskis. Pagaidām mēs vēl tās īstā pamanīsim, godīgi sakot, Denī nemaz tā baigi izceļamies šajā spēlē. Gan jau, ka iesildās pagaidām. Gan jau, jā. Tagad jau Romanovskis tieši tikko minētais ripu, laba piespēle uz centru, tur gan neviens neuztver šo. Un izkrīt ārā tomēr ripa. Ļoti labi, iespējams, uz to brīdi vēl cīņa pie vārtiem. Romanovskis pieslēdzās pilnīgi. Romanovskis klubdams, krītams cenšās ieraidīt ripu vārtos. Un tagad ieskrienās rūgājas ar ripu. Viens pats tiek galā 2 uzbrucējiem. Metiens Eisaks. Eisaks glāb. Jā, Reinis rūgājas ar... Tagad jau kaut ko neatrisina. Nesaskaņas rock'n'rolls. Nē, īstās jau, ka tomēr nomierinās, jā. Romanovskis iesaistījās. Romanovskis visu pa vidu, jā. Kas paskatīsimies Denijam Romanovskim, šī ir vispār 4. spēle tikai EHL-ā un 2. šajā te sastāvā. Pagaidām vēl arī pat bez noraidījuma minūtēm. Nu, tā kā vēl par Upeku, kurš viņu nevar nosaukt. Tā stājās iemetienā Ansāns, kārtējais iemetiens līdās jau pie Mārtiņa Eisaka sargātājiem vārtiem. Iemetienā... Ansāns ļoti labi uzvar šo iemetienu. Jā, bet bloķē metienu Kaķis. Bufals tālāk. Kaķis izspēl uz vidu. Uz šķēlu, tur šķēlam, kad nepacīšu šo piespēli iedevu. Ļoti bīstam momenti, kad izveidoja RSU. Bufals, nē, tagad jau atkal tāds neliels pingpongs, turpu šurpu. Liepiņš ar ripu. Liepiņš augstasinīgi šādi, jā, ļoti labi, jo pēc tam atkal. Ļoti skaisti nospēlē Liepiņš. Šķēls ar ripu. Šķēls, labi apspēlē, nopauzē. Piespēlīt uz priekšu. Neliels, jā, potīši lauzējs.
Bufals arī. Bufals. Bufals. Ļoti. Tā kā noslīdēja tā ripa un gandrīz jau sanāca vārtos viņa ieslīdēja. Ansāns atkal bloķē. Jā, bet Liepiņš notur zonā, tomēr šķēls ar ripu piespēles centru. Vārti! Nu, neredzēju, kurš tad uz to vantainu arī īsti, bet šķēlam noteikti es redzēju, kad ir piespēle un kurš mums iet pa priekšu. Mums iet Dainis Bufals Vētra. Turpina uzkrāt punktus šos. Jā, tieši gan kā Bufals Vētra, gan arī tieši tāpatās arī šķēls. Nu, rezultāts ir 1-1. Rezultāts 1-1. Viss sākas no jauna tieši tā. Vēl spēlē palikuši 4 minūtes 52 sekundes. Jā, pirmais periods jau ir pāri pusē, attiecīgi 4 minūtes 45 sekundes palikuši. Labi, pārtver ripa Sārs. Sārs tikmēr metiens, nolūs metiens, nolūs tomēr. Tagad jau Skulme ar ripu, Skulme, labi, metiens pa vārdiem. Vārti! Ļoti ātri no iedzinējiem vadībā. Nu, jā, ļoti labi, attiecīgi, ja nemaldos, tas pats arī, jā, Ronalds Skulme ar otro vārdu gumu šajā sezonā, otrais vārdu gumu šajā spēlē, komandai Ķengaraks un rezultāts 2-1. Šis bija maziņš signāls RSU, laiks iemest vēl viens, lai izlīdzinātu. Nu, noteikti, es domāju, ka viņi arī negrib tomēr šo tā atstāt. Un te arī uzreiz ir presings no RSU. Laba piespēles priekš, neuzcer gan piespēli. 68. numurs Kārsjuks. Tagad jau atpakaļ Ingars Duplīnskis. Piespēlē uz Romanovski. Romanovskis ļoti mierīgi, pacietīgi, augstasinīgi pietur, skatās, kam padod. Piespēles vārta vidu. Tagad piespēlē uz centru, var izskriet, atkal jau vārds gūšies Puriņš. Puriņš otro reizi. Par tālu tomēr. Piespēles vārta priekš. Neizdodas tomēr Rugājam metiens. Un aizsargs ir pametis savu posteni un ripa atstāja Ķengaraga zonu. Zirnīca ar ripu iesāks jaunu uzbrukumu doties. Jā, RSU uzsāk jaunu uzbrukumu. Raida ripa vienkārši iekšā zonā, steidzēl tai pakaļ Rugājs. Rugājs pēc Brakmani. Jā, Rugājs tomēr joprojām nē, tagad jau otrs pieslēdzās. Nu, tur kārtīgs kapiņš pie borta. Mieru vispārībā Ķengaragam uz doto brīdi. Jā, bet Rugājs tagad jau atkal ripa centās izspēlēt uz vārdu priekšu. Tur gan bloķē šo piespēli. Un ir iespēja tagad Ķengaragam aiziet pret uzbrukumu. Nu, nebūs pārmēģinājums. Atkal Kāras Liepiņš iziet ārā no saviem vārtiem, lai apstādinātu ripu. Es nezinu, viņš kā jau pieredzējis vārdsargs tomēr. Nu, likās jau, ka viņam būtu šis noteikums jāzina par pārmetieniem. Doto brīdi izskatījās, ka viņš gribēja ātrāk ievest RSU uzbrukumā, jo viņš redzēja, ka mainījās pretinieks. Arī ļoti iespējams, jā. Tagad jau Važa labi pārceļ, nu tomēr tur jau vairāk piesaistījās. Eisaks nosargā šo metienu. Un tagad jau Šķēls. Šķēls ar kaķi dodas uzbrukums mājā. Bet viņu sabruņo. Atbruņo, Bodnieks tagad ripa piespēlē uz priekšu Deksnim. Deksnim, kad neizdevās šo piespēli uztvert, un tagad jau atkal atpakaļ. Kaķis otrā pusē iespējas kaķim. Nē, tur tomēr nedaudz pieskārās ripai, šī piespēle tomēr mainīja savu trajektoriju, un Kaķim, diemžēl, neizdevās līdz metienam nokļūt. Bet no tur zonā Liepiņš tomēr. Kaķis turpina apspēlēt savus pretspēlētājus. Bet, nu, tomēr tiek atbruņots. Un Noķis nav starp piespēlē, jā, tomēr, un ripa ir ārā. Pēdējās 2 minūtes drīz sāksies šajā periodā. Liepiņš. Labi. Karstasinīgi cenšas iet zonā. Jā, tieši tā. Bodnieks neizdevās tomēr. Šķēls ar ripu piespēlē atpakaļ. Nepamanīja, man liekas, viņš Kaķi tajā brīdī, tur viņš jau brīvs bija atbrīvojies. Kopā pretnieku krīt. Kaķis iespēja. Vārti! Simtajā spēlē, kas par vārtu guvu un Dāvis Kaķis savā 100. spēlē. Nu izskatījās jau tiešām, ka Liepiņš ir pilnībā nosēdis visu stūri, bet nē. Kaķis, kā jau laikam uzvārdam taisnību, ar savu redzējumu atrada mazu spraugu, un kā jau Kaķim patīk caur mazām spraugām izlīst cauri, viņš arī atrod šo mazo spraugu vārtu augšējā stūrī, un rezultāts jau 3-1. Rugājs cenšas pasi sev uz priekšu ar ripliet, RSU cenšas
noturēt zonā, bet ķēnguraks nelaiž. Un tagad jau atkal Skulme. Skulme aiz vārtiem. Meklē. Labi, Spinorama. Nu, tur Viņu piespiež. tuvu noteikumu pārkāpumam, es teiktu. Un tagad jau arī Rugājs, jā. Šodien ļoti izceļās. Zonas pārkāpums nav, nepaskatījās. Tomēr riekā doma bija laba, bet piespēl tomēr neprecīzi. Mitens notur ripu zonā. Tomēr rīpā atstāja zonu. Heinsbergs tomēr nenotur ripu zonā un raida to ārā. Rugājs piespēlē tālāk. Puriņš. Centās iemest dziļāk zonā, bet viņi nobloķē. Jā, tur Skulme jau pieslēdzās klāt un neļauj. Un atkal jāsāk no sava laika puses. Jā, kārtīgi uzbrukumi tagad uzsāks RSU. Zirnītis arī izspēlē tālāk Puriņam. Puriņš izspēlē tālāk. Tomēr Romanovskis. Jāmet pa vārtiem. Vārtu stāps! Denijs Romanovskis tik tuvu vārtu gūmam, bet tomēr atkal Romanovski vēl vienu iespēju. Tur ļoti labi nopauzēja Romanovskis un, jāsaka, kā ir tomēr neprecīzs metiens. Tas pat nav neskaidrs arī kā metiens pa vārtiem. Spēju. Viņi ļoti skaisti cenšas izspēlēt. Jā, tagad jau to vadībā 3-1 un tagad jau, man liekas, līdz tukšiem vārtiem jau tur cenšas pārāk izspēlēt. Man liekas, tik jālādā. Iespēlēt dziļi, viņu pārtver. Vēl uzdosies? Neizdosies uzmest pa vārtiem. Un pirmais periods ir noslēdzies ar rezultātu 3-1 par labu viesiem. Tiekamies pēc reklāmas pauzes. Kamēr pārtraukums, pastāstīšu nedaudz par mums. Mūsu Instagram un Facebook profilos ieraudzīs labākos spēļu foto, dažādu EHL komandu veidoto saturu un stāstus par to, kāpēc viņi izvēlējušies EHL. TikTokā mazliet nenopietnāks saturs. Tagad esmu pilnīgi teļukā, ko? YouTube mums ir 2 kanāli. Spēļu video tiešraižu kanāls, kurš skaties pašlaik, bet brīvā brīdī piesako arī Olibet EHL kanālam, kur atradīs katru mēnešu top 10 momentus un mūsu jaunāko eksperimentu Off-Ice podcastu. Olibet Enthusiast Hockey League. Sveiciens visiem atpakaļ, dārgie hokeja draugi. Ir uzsācies otrais periods, kur, gadījumā tikai tagad esat piesākušies attiecīgi mainieki RSU pret Radeks Ķēnguraks 2 ar rezultātu 3-1 vadībā Ķēnguraks. Kaits zonā. Kaits, jā. Piespēle. Laba piespēle. Un labi izpauž priekš. Vārti! Šķēls no... Ja nemaldos, no Buffalo un no Kaķa piespēlēm gūs jau savus kurus vārtus šo sezonu. Es jau pat īstenībā tur viņam tik daudz punktu, ka es esmu pilnībā palaidis garām. Tā, Šķēlam šie jau ir 18. vārtu gūms šajā sezonā. Ļoti iespaidīgi 20 spēlēs. Viņš šodien, ja nekļūdos, jau 2 reiz ir iemets. Nē, Šķēls neiet, bet viņš piespēlē iedāv pirms tam. Iemet zonā RSU. Zonā iet Sārs. Vārti! Iesākās otrais periods un Dāvis Sārs. Jau rezultāts ir 5-1? 5-1. Tik īsā laika sprīdī tik daudz gūti vārds, kad jau grūti izsakot vairs. Izstāsts pirms spēles, kā mēs te veicām, mēs te trietā veicām derības par spēles rezultātu. Te izskatās, ka tomēr pagaidām tu esi vienīgais, kurš var uzminēt pareizi. Es ceru, ka RSU vēl pamodīsies. Protams. Cerēsim, protams, uz daudz vārtu birmiem gan no vienas, gan no otras komandas, bet, un galvenais jau ir par spraigu spēli, bet, vēl pat minūte nav pagājusi un jau 2 vārtu gumi.
Romanovskis ar ripu. Meklē. Romanovskis. Jā, Pakaļ aizsargā, bet nuķi, par bet... stipru piespēli. Jā, nu nespēja uztvert šo te piespēli. Nuķis. Pados, kuriem? Ansons! Ansons ļoti bīstams metiens, bet Eisaks ir vietā. Baumans Vēl viens uzmans, metiens. bet Bloķēts. Un tagad jau Romanovskis Duplīnskim. Duplīnskis meklē opciju. Labi atrod Deniju. Nav vārtu gūms. Nu, nevarēja. Tur tā kā raidījums vārtus laikam starp kājām centās Liepiņam. Ansons cīnās ar Romanovskis, gāž Romanovskis. Bet tiesneša rokas nav paceltas un attiecīgi noraidījuma nebūs. Nu, tur tā ļoti asi man likās, ka nospēlē pret Romanovski. Ļoti interesanti, ka noraidījuma notiekuma pārkāpums tomēr nav. Duplīnskis Liepiņš apakaļ. Duplīnskim nakt, bet neprecīzi. Ansons. Jā, Liepiņš ļoti augstasinīgi. Jau kuro reizi šis aizsargs ļoti labi nospēlē uzbrukuma zonā. Šodien cīnās savā 100. spēlē. Nu, viņš, kā jau mēs zinām, arī kopā spēlēm ar viņu aitreidā, nu viņš vienmēr cīnās. Un pārtver piespēli. Jā, Indzeram uz īsu brīdi bija iespēja, bet tomēr neizdevās. Tagad jau Bodnieks, bet pagaidām izstāsta, ka uz otro periodu vēl vairāk pamodušies ir Ķengaraga komanda. Liepiņš iemet zonā un būs iemetiens pie Eisaka vārda. Jā, pārmetiens tomēr neprecīzi piespēle, nedaudz nebija vēl šķēršojuši attiecīgi vidus līniju un, jā, noteikuma, atteicināties, bet pārmetiens. Tā, paskatīsimies āt, kas mums YouTube live šatiņā darās. Tā, skatāmies Exotic. Timer is broken. Let's go Normunds 24. Rolijas raksta laiks stāv uz vietas. Un tagad Ķengaragam ir iespēja aiziet šķēls. It kā laiks, jā, es skatos. Neprecīzi. It kā cerēsim, ka tagad viss ir aizgājis. Ķengarags savā zonā. Izspēl uz priekšu. Liepiņš. No, tad tomēr ir zonā RSU. Šķēls. Šķēls patur savā zonā rīkumu atrod kaķi otrā pusē, un kaķis ieskrienās, bet tiek apbruņots uzreiz. Tagad labi jau uzsāk uzbrukumu RSU, bet tomēr nedaudz neprecīzi. Liepiņš tagad ar ripu jau aiz saviem vārtiem. Apspēlē Deksni, bet viņu pārtvēra Zirnīts toties. Baumans tālāk neprecīza piespēle, un tagad viss pāries atpakaļ pie RSU vārtiem. Šķēls iemet dziļi priekšā, bet ne. Būfals tomēr ripu neuztver. Cīņa pie borta maziņš. Šķēls caur kājām izspēlē, iespēja. Vārti! Un vārti, jā. Šķēls jau otro reizi šajā spēlē. Un rezultāts 6-1. Un var pateikt, cik viņš entuziastiski, profesionāli apspēlēja savu pretspēlētāju un tika pie ļoti labu momentu. Uz doto brīdi tablo nav pozitīvs RSU, bet... Laiks vēl ir daudz, bet pagaidām noteikti izskatās, jā, ka uzvaru tomēr jau, teiksim tā, pāris naglas jau ir iedzītas noteikti par labu. Godnieks pats cīnās līdz galam. Cik karstas ir viņi paši tiek galā un iespēja Eisaks atkal. Ansons tomēr, jā, netiek galā ar Eisaku. Sārs. Jakobsons atstāja Sāram Sārs. Sārs augstasinīgi arī nospēlē piespēles priekšu. Neuztver Komuls tomēr piespēle. Bet toties. Pārmetiens tieši tā. Galīgi vienpusējs hokejs šobrīd. Rezultāts 6-1 par labu viesiem Radeks Ķengarags komandai. Varbūt tas, kad īsāks sastāvs, nogurušākas kājas. Varbūt vienkārši tas, kad, Ķengaragam ļoti svarīgi šie 3 punkti. Arī ļoti iespējams. Zaudēts iemetiens. Un ir iespēja RSU, bet tagad viņi apstādināja. Sārs tagad jau arī viens vārds šodien guvis. Labā ātrumā ieslidojās. Ir opcijas piespēlēt, izvēlas tomēr pats ieraidīt dribu dziļāk zonā un steigtai pakaļ. Bet tomēr tur RSU bija pirmie, bet noslēdz zonu, noslēdz zonu Brahmanis.
Bet labi nocīnās pret viņu Kārzjuks. Pietur Ripu. Skatās, ka piespēles priekšā Ansānam. Tur kārtver gan šo piespēli Komuls. Sārs ieraida Ripu priekšā dziļāk zonā un dodas nomainīties. Bet steidz jau pakaļ tai Romanovskis. Viņš arī izsit viņu. Un 2 minūtes. 2 minūtes būs Denijam Romanovskim. Pirmās. Nu, un uz 2 minūtēm mums dodās uz noraidīto soliņu Denijs Romanovskis. 2 minūtes pār klupināšanu. Nu, ko? Nu, galīgi. Kā mēs zinām, parasti mums vienmēr saka disciplīna, bet šoreiz kā pats tomēr noraidās. Bet, nu, protams, viņa karjerā tā ir pirmās 2 minūtes. Pirmās 2 minūtes arī varbūt aplausus vai? Nē, es domāju, ka nevajadzēs. Nu, ko? Un tagad jau vairākums ir RSU attiecīgi skatīsimies, kā sezonā ir gājis vairākumā. Nu, 16,22%. Otrais labākais rādītājs visā divīzijā. Bet attiecīgi Ķengaragam ir pretī labākais mazākums arī visā divīzijā 96,67%. Uzmetēs pa vārtiem. Eisaks tomēr, nu, tur tāda taurenītas vārtu virzienā, cerībā, ka varbūt tomēr Eisaks Ripu nenoķers un kaut kur atliks, bet, nu, nē, tomēr. Dažreiz tie taurenīši patiesībā iekrīt diezgan interesantos veidos. Jā, tieši tā, nu, neviens metiens nav kļūda, teiksim tā. Tur ir jāmet pa vārtiem, un tu jau nekad nezini. Bez metieniem pa vārtiem vārds negūs. Ķengarags ar Ripu. Centīsies izmest ārā no zonas. Jā, un to arī veiksmīgi izdara. Tagad jau aizmēr Bodnieks, bet Kaķis iet presē jau. Bet Bodniekam, man liekas, bišķiņ ātrums lielāks doto brīdi. Bodnieks ļoti labā ātrumā. Ļoti labi, nedaudz nenokontrolē Ripu. Ar nērtu uzmet pa vārtiem, bet tas metiens nebija gan spēcīgs, norāvās nedaudz. Ripa arī lēkā, ja nemaldos. Un atkal tiek izraidīta. Ripa tiek izraidīta ārā no hokeja laukuma, bet noraidījums nebūs, tāpēc, ka tomēr bija pa ceļam pieskārās, ja nemaldos, stiklam un iemetiens pie Eisaka sargātājiem vārtiem. Ansāns šodien gribēs uzvarēt, tagad jau 9. laikam iemetienu jau pēc kārtas. Nē, tomēr ne. Atbruņo. Bet tā kā RSU ar Ripu. Labi, cīņā aiz vārtiem pie Ķengaraga vārtiem. Ripu apstādina. Liepiņš netiek tomēr galā. Ansānam piespēle metiens. Noraujās metiens. Jā. Liepiņš. Liepiņš karstasinīgies. Jā, šodien ļoti pamanāms Liepiņš ir. Un tagad mazākumā priekšlikumā. Bufals. Metiens! Liepiņš Ripa nav piespiesta, stāv pie vārtiem. Un tagad beidzot piespiež to Kārlis Liepiņš. Liepiņš pēc Liepiņu. Liepiņš un Liepiņš crime. Ei. Nu, vismaz 1 no 10 jokiem kaut kad sanāks vieglīgi. Nu, ko, ļoti bīstam situācija mazākumā Ķengaraga komandai. Vēl uz 26 sekundēm uz noraidītu soliņu atrodas Denijs Romanovskis. Tagad jau RSU uzsāk jaunu uzbrukumu vairākumā. Tur gan nedaudz nesapratās 14. numurs Zirnītis Šķels ar Ripu. Indzeru, un tagad jau atkal Šķels ar Ripu. Jā, vienmēr ir bīstam, kad Ripa ir pie Šķēlam uz lāpstiņas. Un 2 minūtes, jā, un ar savu aktīvo spēli Šķēls nopelna savai komandai spēli vienādos sastāvos. Un skatāmies, kas mums dodās uz noraidīto soliņu. Rugājs, ja? Rugājs pret viņu izdarīt to spēku paņēmienu. Redzēsim, jā, tieši tā, jā. Reinis Rugājs dodās uz 2 minūtēm par pretinieku turēšanu. 36. minūte karjerā tagad viņam būs. 36. minūte karjerā, jā. Un tā tagad iemeties, vairāk brīvā ledus noteikti varēs izpausties Šķēls un Ansāns, bet skatos, Ansāns gan laikam laukumā nav. Romanovskis to ir iznācis laukumā. Jā, un tagad jau vairākums ir Ķengaraga komandai. Bet ar Ripas kontroli šobrīd RSU. Puriņš, vienīgais RSU vārtu autors. Uz vārtiem bloķēts, īstās sāpīgi tur trāpīja 18. numuram Jākapsonam. Un iespēja tagad... Nē, un tomēr būs zona. To bija jau kontrolē Ripa zonā, bet tomēr tiesnes izskatās, kad izlēma, ka spēlēm tālāk. Jākapsons. Ķengarags iesāks no uzbrukumu. Noķis neprecīzi uz Sāru.
Laba piespēle, labi bija domāts, ļoti precīzi piespēle no Puriņa puses uz Zirnīti, bet tur nesanāca uztvert šo piespēli, tomēr Zirnītim ļoti labi ieraudzīja. Un tagad jau Romanovskis. Starp kājām mēģināja, tur jau, laikam, kā jau viņš zina, vārdsargiem daudziem. Piespēle apakaļ, bet atkal bišķi neprecīzi. Jā, Brehmans tomēr nav ar ripu, vienkārši ripu dziļāk zonā. Jā, pamet zona ir Radeks Čengraks spēlētājiem, un tagad jau RSU. Puriņš mierīgi izmet no zonas, un tagad iznāks 3-2 pretuzbrukums. Mazākumā bīstams metiens Eisaks glābi. Deksnis zaudē ripu zonā. Diezgan interesanti, ka mazākumos uzbruk vairāk nekā vairākumos. Tas gan, jā, tas gan. Un dabūsim nedabū arī pārā. Bet RSU ir mazākumā tomēr. Pagaidām tā galīgi nevarētu pateikt. Viņai labāk iet 4-5 nekā 5-5. Tā izskatās šobrīd, jā. Un 10 sekundes vairs tikai palikuši noraidīt uz soliņu ir Rugājam, un tad jau spēlēsim pilnā sastāvot. Izspēles centrus Kaķi, bet neizdevās Kaķim uzsver šo piespēli. pāri Nūjai. Cīņa pie borta Kaķis. Kaķis tomēr iegūst, neiegūst tomēr ripas kontroli. Bet viņi notur zonā ripu un atkal Šķēls. Uz Kaķis centrē. Un Bufals Vētra bloķē metienu, pašaizliedzīgi bloķē metienu. Ja nemaldos, Baumanis, Baumanis, ļoti, ļoti pašaizliedzīgi spēlē. Un arī patstāja hokeja laukumu. Pilnos sastāvos. Jā, un attiecīgi neizdevās izmantot ne vairākumu RSU komandai, ne Čengraka komandai. Rezultāts 6-1. Jansons uzvar iemetē. Tālāk Baumanis iespēlē tālāk uz Šmithenu. Šmithens uz Baumani. Baumanis labi apspēlē. Metīs, piespēle. Un ripa nav piespiest, bīstam situācija, bet tur tā pirmā piespēles Bantēm arī gluži neizdevās. Bija vēl tomēr jāapstrādā ripa. Labi nosit no gaisa. Šmithens tomēr pazaudē ripu. Uzņem ātrumu Bufals. Bufals atstāja Kaķim. Kaķis metiens. Bīstams. Jā, Liepiņš tiek galā ar šo metienu. Ļoti bīstams. Un tagad jau Ansāns var aizskriet. Ansāns labi apspēlē. Tagad vēl tikai par Šķēlu. Būs metiens. Metiens Šķēls bloķē. Ne tikai labs uzbrucējs, arī labs. Precīzi ne īsti, tad precīzi. RSU apspēlē savu pretspēlētāju. Kārzjuks, bet centās paspēlēt iespēlētas priekš, bet tur jau Skulmi pieslēdzies pārtver šo ripu. Tagad jau Gauja. RSU pārtver un atkal ripa ir ārpus. Un tagad jau Sārs. Sārs. Metiens. Liepiņš. Tur aizsarga meta Sārs. Bet Liepiņš tomēr ripu redz, tver. Uz brīdi gan izskatījās varbūt nedaudz nepārliecināts, bet rezultāts joprojām nemainīgs. 6-1. Skolm zaudē iemetienu un RSU ceļu. Laba piespēle uz priekšu. Kārzjuks. Kārzjuks, metiens, Eisaks. Izspēle uz Sārs. Sārs nedod tomēr piespēli, uzņem labu ātrumu. Piespēle pagājusi uz Komulu. Komuls cenšas apspēlēt pretspēlētāju, ripu vēl notur. Tagad jau par 2. Jākapsons dziļāk zonā, Skulme tagad jau. Skulme Sāram. Sārs. Pazaudē ripas kontroli. Bet atgūst. Meklē savu kā komandas bija, kam varētu iedot. Tur jau pārāk lielai buržmai centās izlausties cauri Dāvis Sārs un tomēr tagad jau Inzers ar ripu. Centās apspēlēt atpakaļ kādam no saviem pārniekiem, bet tur vairs neviena nebija. Skulme atkal ievada uzbrukumu zonu. Un joprojām ir ripas kontrols Skulme. Un neprecīzi piespēle. Nevarēja izsaka paņemt to ripu. Un beigās nepaņēma neviens. Un vēl vien neprecīzi piespēle, bet Romanovskis labi pieslēdzies. Romanovskis Bīstam no aizvārds. Otrais jau tāds metiens. Šitie varētu arī iekas patiesībā. Un ar to arī noslēdzās mums otrais periods. Rezultāts 6-1 par labu viesiem. Tiekamies pēc reklāmas pauzes.
pārtraukums pastāstīšu nedaudz par mums. Mūsu Instagram un Facebook profilos ieraudzīs labākos spēļu foto, dažādu EHL komandu veidoto saturu un stāstus par to, kāpēc viņi izvēlējušies EHL. TikTokā mazliet nenopietnāks saturs. Tagad esmu pilnīgi teļukā, ko? YouTube mums ir 2 kanāli. Spēļu video tiešraižu kanāls, kurus skaties pašlaik, bet brīvā brīdī piesako arī Olibet EHL kanālam, kur atradīs katru mēnešu top 10 momentus un mūsu jaunāko eksperimentu Off-Ice podcastu. Olibet entuziastu hokeja līga. Tā, nu ko, dārgie hokeja draugi? Tūlīt mums sāksies 3. periods. Nu, pagalām gauss rezultāts priekš hokeja komandas RSU 2. Bet nu, vēl 12 minūtes priekšā. Nu, kā jau mēs zinām, hokejā notika ar visu. Baumans ieraida ripu laukumā, bet... Jā, Radeks aizsardzības zonā. Ansāns par stipru piespēli iedeva. Bet tomēr tiek pie ripas Deksnis uz īsu brīdi, bet tur jau atkal viņa atbruņo. Noslēdz zonu Bodnieks, jā, noslēdz. Ansāns atpakaļ Bodniekam. Bodnieks. Nu, centās tur lausties uz vārtu priekšu, bet neizdevās. Izspēlēt ļoti. Labi tur spēlē Deksnis. Un Romanovskis. Ar duplīns. Un pazūd ripas kontroli Romanovskim tomēr un Baumanis tagad jau ārā uz Ansānu. Ansāns tagad iesadosies, nepiespēlē uz Bodnieku. Bodnieka metiens. Ļoti bīstams. Ansāns nepārtvēr ripu un bija iespēja Ķengargam iziet pretuzbruku. Un tagad jau Siliņš. Aizsargs. Ja nemaldos, aizsargs pieslēdzies uzbrukumam. Tur viņš izspēlē Ansānam. Ansāns. Garborta apspēlē. Un pazaudēja ripu Šķēls. Tā centās atspēlēt atpakaļ uz Gauju, bet nu tur tomēr nesanāca. Kaķim bija iespēja vēl uzšķelt, bet viņš atteicās. Šķēls un zona. Un zonas pārkāpums, jā. Nu, tur slidoja ārā no zonas tieši Šķēls, un es domāju, ka tur arī šajā gadījumā varbūt labāk ir tomēr ripu paņemt, uztvert, un labāk, ka ir iemetiens, nevis, ka... Tā, skatāmies. Nē, apzinātā zona, jā, iemetiens tomēr ir pie Eisaka sargātajiem vārtiem. Uz ar iemetienu RSU. Zirnīts izspēlē tālāk. Tur jau... Labi cīņa, jā, tur cīnās Heinsbergs pret vienu no Ķengargas pārējiem. Jau atkal Šķēls, pieslēdzies arī Kaķis ir. Metīs pats. Liepiņš tomēr tiek galā ar Šķēla metienu šo. Šķēls ar Kaķi no abām pusēm ļoti labi. Tur, kā teikt. Gauja iespēlēt dziļāk. Izspēlēt tālāk. Uz cenu. Nē, nu tomēr pieskārās ripai Zirnīts, tā ir iekšā Radeks Ķengargas zonā. Zirnīts pret Šķēlu. Gauja piespiedis pie borta, tur vienu no RSU spēlētājiem. Heinsbergu, jā. Šķēls, ne, bet tomēr Šķēls ripu un uz priekšu Kaķim. Kaķis neuztver piespēli tomēr. Varēja izskatīt viens uz viens randiņā par Liepiņu, bet nu tomēr ne šoreiz. Bufals ar ripu gandrīz apspēlē visus 3. Liepiņš dziļāk zonā, neļauj viņam tagad to izdarīt RSU. Šķēls ar Kaķi aiziet atkal. Šķēls dabū ripu, izspēles cenu, bet tur jau viņi sagaidīja pretinieka aizsardzi. Jā, centās izspēlēt Bufalam. Nu, tāda ļoti aktīva cīņa RSU zonā. Tagad jau vidu zonā, Nuķis iet zonā. Nuķis. Pietur un centās nolūst metiens, noslīd tomēr ripa no lāpstiņas. Bet tagad jau pretuzbrukums. Zirnīts, nu, dos piespēli uz Inzaru. Nē, tomēr nepadod. Zirnīts, izspēli. Kaķis pārtver tomēr. Un tagad jau ies priekš Šķēls uz Kaķi. Kaķis, mūsu piespēli jādod, nu vajadzēja dot ātrāk piespēli uz Bufalu. Zirnīts ar ripu aiz saviem vārtiem. Cīņā ar Kaķi, bet Zirnīts toreiz ir pārāds, bet Kaķis nogāž Zirnīti. Skulmi labi pieslēdzās. Nuķi. Bišķi nepareizi piespēl, bet Ķengaraks vēl projām notur ripu pretinieku laukumā, bet
Ļoti grūti izsekot, jo tā ripa visu laiku. Jā, pingpongs, kārtīgs pingpongs. Turpu, šurpu. Un iespēja Nuķis. Nuķis! Liepiņš! Liepiņš glābj. Jau atkal. Viņam būs laba statistika nesoties pat uz 6 ielaistējiem. Nu, redzēsim, apstīsimies tūlītās, cik ir attiecīgi vārtu, bet metienu attiecība. Jā, nu, RSU 12 pret Ķengaraga 18. Nu, pagaidām tas procents nav tas labākais. Nu, teiksim, kā ir. Es domāju, ka Ķengarags vēl paspēs uzmest. Ļoti. Jā, bet arī Liepiem ir jāatvaira šie metieni. Tā. Paskatīsimies vēlreiz, varbūt vēl vienreiz, kas notiek live chatiņā. Tā, skatāmies. Bilde nokārās uz īsu brīdi, jā, screen frozen, neiet video vēl joprojām, un there again kaut kas. Metiens ļoti aslēņš. Ļoti cerēsim, ka mums ar video translāciju viss ir kārtībā. Precīzi piespēl uz Važu, bet Važa nepieņem ripu, toties nebūs pārmetiens. Važa cīņā pret zaudēta ripu uzreiz. Jākapsonu, jā, un tagad jau piespēles priekš Romanovski, bet pārmetiena nebūs. Tur varēja ripu aizcert. Puriņš ar ripu iespēlē tālāk. Un, jā, atkal pārmetienas nav. Skatāmies, vēl 7 minūtes ir šajā periodā atlikušas. Nevar vēl teikt spēlē. Vēl par agru. No viena laukuma uz otru laukumu. Ungurs centās uz priekšu paspēlēt Duplinskim, bet tomēr neprecīzi. Ansāns. Tur jau pārāk daudz Ķengaraga spēlētāju ielānsmā bija. Un tagad Duplinskim iespēja pret Puriņu iziet. Uzmetiens pa vārtiem. Romanovskis tagad meklēs. Romanovskis. Vārti! Denis Romanovskis! Aplausi ar pirmo vārtu guvumu entuziastu hokeja līgā. Es godīgi negaidīju tādu golu. No leņķa šāda, jā, no tik asa leņķa. Denis Romanovskis, ko beidzot arī Denijam Romanovskim būs alus jānes uz ģērbtuli, teiksim tā. Šito te jau par pirmo vārtu gumu, tur noteikti Aliņš komandai. Apsveicam, ļoti skaists vārtu gums, ļoti asa leņķa. Es neesmu pārliecināts, varbūt Kārlis Lepiņš negaidīja šo te metienu. Aiz vārtsarga līnijas un no vārtsarga kājasarga tas bija. Visticamākais, ka Kārlis Lepiņš šo te metienu negaidīja. Raumans centās ievirzīt zonā, bet... Rezultāts 7-1. Kaķis. Mierīgi iet pret... Kaķis pret viņu bodnieks. Kaķis arī. Kaķis, jā. Tur krīt Liepiņš. Uztaisīt momentu. Liepiņš nokrīt uz zemē, bet patās aizsardzībā nostrādā. Bufals. Metiens pa vārtiem Liepiņš. Centās atkārtot Romanovski. Un tomēr notur zonā. Liepiņš. Nē, un Bufals šķēliens. Liepiņš. Kaķis galīgi nedabū ripu ārā no zonas. Tur gandrīz RSU aizsargs savos presē Ķengaraga komanda. Liepiņš metiens tukšs vārtu, otrs stūrs, tomēr virsū vārtsargam. Viss notiek RSU vārtām uz to brīdi. Jā, un tagad jau noguruši arī notiek RSU spēlētāji, bet no Ansāns vēl pēdējiem spēkiem. Iemet zonā, bet pat nesteicāja vairs pakaļ, iet nomainīties. Tur ļoti iespieduši bija Ķengaraga komanda. Un noraidījums Kalvim Inzeram. 2 minūtes par charging. Saskrējās man jau liekas, ka tur drīzāk varēja to traktēt kā kupināšanu, bet noraidījums ir noraidījums. Šā vai tā 2 minūtes. Spēles moments. Paldies, sēdies dēls. Bet RSU, man liekas, mazākumā labākies tagad. Pirms tam vismaz noteikti, jā. Pirms tam viņi mazākumā vairāk uzbruka nekā vairākumā. Bet tagad jau iespēja bija Komulam. Visi tālāk uz Važu. Komuls atgūst ripu. Komuls. Uz vārtu priekš tur gan neviena nebija, tur gan vārtiem slīd. Leņķiem viņi cenšas. Jākapsons un Liepiņš tiek galā. Sārs arī tomēr notur ripu zonā. Sārs lēnām, mierīgi. Sārs meklē iespējas un atrod Jākapsonu. Jākapsonu metiens bloķē tomēr.
Bet tomēr atkal izcīna ripu ķengara komandu. Var redzēt, jā, tomēr vairāk. Mums var viens spēlētāji vairāk. Sārs aiz vārtiem. Sārs meklē vēl vienu. Sārs mierīgi. Nu, tu jāpakustās nedaudz varbūt ķengara Bet spēlētājiem. zaudēt ar ripu. Neresu cenšas izmest ārā, Un bet pārtvēr. Metiens. Komuls Liepiņš. un Liepiņš tomēr ripu tver. Nu, jā. Izskatās, laikam, tomēr šis te īsais sastāvs ir jūtams RSU komandai. Pēdējās pāris minūtes pilnīgi nekādi īsti tāda bīstama situācija vai pat ātrums, teiksim tā, no RSU spēlētājiem nav, diemžēl, redzams. Tā, kad esi mazākuma sastāvu ziņā, ir ļoti Nu, bet arī pat pirms šī mazākuma, tur jau arī iespējuši pie kārtīgi zonā, un tur tas ātrums ir pazudis noteikti. Metiens. Bloķēts, un tagad ies uz priekšu Heinsbergs. Heinsbergs neprecīzi piespēles Ansānu. Ansāns gan pie ripas tiek. Atstāja Heinsbergam uz otru pusi, bet tur jau ķengarams bija klāt. Duplinskis. Neprecīzi. Tomēr izies piespēle līdz Romanovskim. Precīzi piespēle. Romanovskis centās piespēlēt uz Siliņu, bet tur tomēr neprecīzi nedaudz. Siliņš griežās met Liepiņš. Bīstams metiens. Ansāns nedabū ripu ārā no zonas. Romanovskis atkal arī. Romanovskis aiz vārtiem. Vārtu priekšā neviena. Centās jau otro vārgu, bet tagad jau Bodnieks steidzas pretuzbrukumā mazākumā. Bodniekam ir iespēja. Nu, aiz vārtiem tagad ķengaraga. Bodnieks nogāja, kamēr viņa komandas vieta nomainās. Un Ungurs attiecīgi arī atbruņo viņu, un tagad jau atkal ķengaraks var uzstāt jaunus. Bet Kaķim tur nav tik viegli tikt pie rīpa šobrīd. Heinsbergs labi cīnās. Kaķis apbruņo tomēr. Heinsbergs joprojām. Dabūrī. Jā, tur Baumans jau bija nācis palīgā, un tagad jau Romanovskis atkal. Romanovskis lēnām meklē. Iesado zonā, atstāja Buffalo, un tomēr zonas pārkāpums. Iemetiens viduszonā, tuvāk RSU Kārļa Liepiņa sargātajiem vārtiem. Paskatīsimies vēl, varbūt kaut kas mums tagad ir live chatiņā. Vēl kāds kaut ko ir ierakstījis? Nē, neviens neko nav ierakstījis, bet droši rakstam. Rakstam varbūt savus prognozes par to, kas varētu būt šodien labākais spēlētājs. Balvas mēs nedodam par to, ja jūs uzminat, bet jums būs mūžīgā EHL slava, ja jūs pareizi uzminēsiet. Liepiņš. Izspēl tālāk Kaķi, bet Kaķi uzreiz apbruņo. Un tagad jau Vārtam. Izspēlos cēnu. Un tagad jau Šķēls. Šķēls steidz uz priekšu. Garā centās apspēlēt. Bet tomēr RSU šoreiz viņu atbruņo. Labi, tagad Zirnītis. Zirnīts apspēlē un ir iespēja. Bet Rīpa zaudē. Zirnīts vēlreiz. Šis te pirmais vārtu gūms pirmajā periodā no RSU komandas pagaidām arī vienīgais. Likās no sākuma, ka spēle būs nedaudz citādāka. Labi, RSU. Metiens? Nē, nolūst tomēr. Un Vārds atkal ar Rīpu, bet Vārds atkal zaudē. Un izpēc priekš Kaķim. Kaķim ir iespēja. Trāpā kājās, bet Šķēls ar Rīpu nu jau. Šķēls turpina. Precīzi noķer pie tam vēl. Un Rīpa atstāja RSU aizsardzības zonu. Rīpa ķengārks uzsāks jaunu kārtēju uzbrukumu. Bufals. Mierīgi aiz vārtiem ļauj saviem komandas biedriem nomainīties. Piespēlē. Jā, piespēles Jākapsons. Jākapsons tālāk jau tagad ir Komuls. Komuls pret Ansānu, bet Ansāns tomēr pirmais pie Rīpas. Un tagad jau Šmithens. Šmithens pēc Nuķi, tagad jau pret Jākapsonu. Tomēr pa diviem galā tiek... Galā ķengaraka spēlētāji. Sārs. Komuls atkal apgar Sāru. Sārs. Metiet vārti! Dāvis Sārs ar otro vārtu gūmu šajā spēlē. Jau laikam gan 8-1. Tagad jau gan gribētos teikt līdz spēles beigām vairs tikai minūte 20. Te jau minūtes 20 laikā es neesmu redzējis, ka kāds ir spējis atgūt 7 vārdu deficītu. 2 būtu iespējams 7. 7, jā, laikam diemžēl nebūs. Vienīgais tad varbūt vēl statistika var uzlabot kāds no spēlētājiem gan no RSU, gan no arī varbūt pat ķengaraga puses.
Eisaks iesaistās spēlē. Izstāv, bet precīzi Gabor Romanovski apbruņo. Bet Romanovskis tāpat tās te pie rīpas. Jā, Romanovskis ar ripu mierīgi pietur, ļoti augstusinīgi. Tālāk, kur cīnās Ķengara. Tagad jau Bodnieks uz Kārzuku. Izspēlēt doma bija labi. Jā, izpildījums, diemžēl nerespektīvi. Un tagad jau ir iespējas Siliņam, bet tomēr Bodnieks paspēja atpakaļ patraucēt. Iespēja uz Romanovski tika pārtvērta. Jā, Indzers. Indzers Nomet apakaļ, abiem pa vidu, bet tomēr arī joprojām Baumans garām vārtiem. Zirnīts. Krīt tur, viens vairs uz patars. Poriņš! Bloķē, tur Būrs vārtu priekšā, ripa nenonāk līdz vārtiem. Kārzjoks. Labi piespēles, Ancāns, metiens! Eisaks. Eisaks izglābā. Zirnīts, vēl viens metiens. Nu, tagad jau bišķi vēl viens, tur jau guļās, jau bloķē, tur ļoti pašaizliecīgi spēlē. Un Romanovskis nē, bet... Un ar to arī spēle nosaka. Tu vēl neliels tomēr tāds, asumiņu un laba spēle no RSU pašās beigās, bet, tomēr nedaudz par īsu un rezultāts ir 8-1. Sveicam ar uzvaru Radeks Ķengara komandu. Kā tev šķiet, kam šodien labākā spēlētāja status tu dot abās komandās? Godīgi, grūti teikt par Ķengaragu. Ķengaragā es varbūt teikšu tā, varbūt varētu iedot Eisakam arī, bet varbūt arī Romanovskim. Pirmais vārdu gums tomēr, ja nemaldos. Kaķim visiem tā spēle. Un kuram ir? Skatāmies. Nē, labākais spēlētājs ir Puriņam no RSU, vienīgiem vārtu autoram, jā, un Ungurs. Jā, viens no aizsardzības balstiem šodien. Bet spēles beigās. Jā, tieši tā. Un apsveicam komandu Radeks Ķengarags 2 ar uzvaru šajā spēlē. 8-1, jā, metiena attiecība 25-14, un ar šo arī spēle beidzās. Ko, dāmas un kungi, paldies, ka bijāt šovakar kopā ar mums šajā trešdienas vakarā no Volvo ledus halles. Kopā ar mani bija mans pārnieks Miķels Mūrnieks. Un ar mani bija Mārtiņš Jansons. Jā, tieši tā. Atradās komandas, atradamies mēs no jums ar labvakaru.